Pētera baznīca te nav tāpat vien, bērniem to stāstu domājot. Šonedēļ man iznāca viens tāds interesants jautājums, tika uzdots. Kad apustulis Pēters atgriezās? Es tādā padomāju, īstenībā ļoti interesanta tēma, jo paralēli tai nāk vēl arī klāt par to, kā tam Pēterim gāja, to mēs vairāk vai mazāk zinām, bet paralēli vēl arī, bet kad tad es pats esmu atgriezies? Kādreiz man arī bija tāds jautājums uzdots, tas arī bija tāds grūti īsti to mirkli saredzēt. Ja mēs paši sev uzdod šo jautājumu, kad tad es esmu īsti atgriezies, kā tas ir noticis, te ir ko padomāt. Bet pirms tas visas kamolas tāds pārdomu risinās, apskatīsim, kad tad Pēteris īsti atgriezās. Pēteris, Jānis pie Jēzus ierodās, un Jēzus viņiem saka, tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevis sauks Kēfa. Vispār atgriežoties pie šī attēla, dažkārt cilvēki par savu atgriešanos stāsta tā, ka, es esmu tagad nācis pēc kādas atziņas, te es esmu, kaut kādu virsotni sasniedzis, nokļuvis pie Dieva. Ir notikusi atgriešanās. Mēs sākam tā domāt, bet viss tas tālākais stāsts par Pēteri. Šis ir tā kā drusku, vairāk tā kā ievads. Līdzīgi tāpat tas arī mums tas varētu būt, ka tas ir tā kā ievads, un Dievs arī mūs ir ievērojis. Varbūt viņš kaut ko līdzīgi kā šeit Sīmanim Pēterim ir sacījis, varbūt viņš mums ir atzinis un aicinājis tuvāk, aicinājis sevi iepazīt. Arī Pēterim tāpat tās nāca šis atziņas, kā arī viņš piedzīvoja dažādas piedzīvojumus kopā ar Jēzu, kā piemēram šis lielais loms, vai arī, kur bija Jēzus gāja pa ūdens virsu, un Pēters arī izvēlējās, ka viņš arī gribētu nākt Jēzum pretī pa ūdens virsu, un tas arī tāds milzīgi labs, interesants piedzīvojums, un tur arī viņš iekrīt ūdenī, un tur viņu izvelk laukā, un Jēzus saka, masticīgais, kāpēc tu šaubījies? Arī te var sacīt, atgriezies, bet vai tas ir tikai kā mirklis atgriešanās, ja šis ir tāds lielāks process? Un te mēs redzam tieši Pētera piemērā, ka te ir tik daudzi tādi pieturas punkti, kuras varētu sacīt, ka Pēters ir tā kā atgriezies, bet vēl tā kā kaut kas turpinās. Visi šie dažādie piedzīvojumi, kādi Pēterim bija ar Jēzu, beidzot pienāk līdz Golgatas notikumam. Un Mateja evaņģēlijā Pēteris Jēzum saka tā, kad visi pret tevi apgrēcinātos, es nemūžam neapgrēcināšos. Jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Labi vārdi. Ir atgriezies? Es teiktu, varētu teikt, jā. Un arī, ja mums ir arī šāda apziņa, ka, lai arī citi dara, kā viņi, bet es būšu ar Dievu kopā visos apstākļos. Tas ir laba apņemšanās, brīnišķīga apņemšanās. Mēs te Pēteri varam paslavēt, ka viņš ir tāds, labu apņemšanos pieņēmis, sekot Jēzum, lai arī kas būtu, pat arī neaizliegt un pat arī mirt kopā ar viņu. Bet mēs redzam, kas notiek pēc tam. Ka Pētera šie vārdi, lielīgie vārdi un Jēzus brīdinājums, tu būsi noliedzis, ka tu mani pazīsti. Pat tas atgādinājums, ka tas gailis turpat dziedās un ka tas būs viņiem kā atgādinājums tam, ko viņš ir izdarījis. Varētu sacīt tādu, bet kā atgriezts cilvēks var kaut ko tādu padarīt, izdarīt? Varbūt viņš nemaz nebija līdz tam atgriezies, varbūt viņš bija līdz tam pagāns. Bet nē, mēs tā arī nevarētu pie tāda secinājuma nonākt. Pagāns viņš noteikti nebija, jo viņš bija pieņēmis Jēzu, viņš Jēzums sekoja, bija izteicis apņemšanos Jēzum sekot, lai arī kas tas būtu un pat mirt. Bet šeit bija tāds vājuma moments, kuru viņam nācās piedzīvot, lai varētu notikt tālākā attīstība.
Varētu pat teikt tā, Dievs to pieļāva, lai Pēters kaut ko iemācītos, un mēs no Pētera varētu iemācīties, lai piedzīvojam kaut ko tam līdzīgu. Tāpēc arī Jēzus bija brīdinājis Pēteri ar vārdiem no Lūkas 22. nodaļas. Sīmani, Sīmani, redzi, Sātanam ļoti gribējās jūs sijāt kā kviešus, bet es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos. Un kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus. Te tas interesantais vārds. Kad tu atgriezīsies? Kad tu atgriezīsies? Pēterim taču nelikās, ka viņš ir kaut kur noklīdis. Viņš taču te patās blakus Jēzum. Jēzu viņš redz, viņš pat viņu var aptaustīt, un te patās jau viņš ir. Bet kad tu atgriezīsies? Tas ir kaut kas iekšējs. Kaut kam bija jāmainās pašā Pēterī. Un kaut kas līdzīgs arī tas ir arī attiecībā uz katru no mums. Pat arī tad, ja esam ļoti tuvu Dievam, un pat ja arī esam apņēmušies viņam sekot, lai arī ko tas maksātu, kaut kam ir jāmainās arī iekšēji. Kaut kam ir jāpārslēdzas, kaut kas ir jāsaprot, kaut kam ir jāmainās, jāpiedzimst no augšienes, varbūt pat tā varētu sacīt. Un lai arī Pēters bija izteicis tādus cildenus, augstus vārdus, mēs redzam, ka tur Ģetsemānē viņš guļ kopā ar citiem mācekļiem. Līdz ar to bija palaidis garām kādas noteiktas mācības, kas viņam bija jāatzīst, noteiktus vārdus viņš bija palaidis garām tikai tāpēc, ka bija noguris. Mēs neteiktu, ka nogurums ir grēks. Mēs paši vismaz reizi diennaktī jūtamies noguruši un dodamies pie miera. Tas ir normāli, tā tam jābūt ir. Bet ir sliktāk, ja tas miers un nogurums ir tajā brīdī, kad tev jābūt modram. Ar Pēteru tieši tā notika, tajā brīdī, kad viņam jābūt modram, viņš palaiž garām. Un līdz ar to seko nākošais solis, ko var lasīt laikmeta ilgās arī un arī evaņģēlijas stāstos. Pēters dusmās izrāva zobenu, mēģināja aizstāvēt savu kungu. Vai arī mums tā nav bijis, kad saskaramies ar kādiem zobgaļiem, vai ar kādiem nicinātājiem, vai ar kādiem, kuri izsaka kaut kādus noniecinošus vārdus par Jēzu, mēs gribam aizstāvēt ar visiem līdzekļiem. Atceros, kādā draudzē bija arī kāds tāds, līdzīgi varbūt tāds strauji rakstura cilvēks, un kad viņam arī viņš tur klausījās visus tos stāstus, viņš teica, tam vēlnam vajag sadot pa purnu. Bet paklausieties, kas tie pa vārdiem, ko tas nozīmē. Tas ir līdzīgi kā musulmaņi tur pie Mekas, tur katru gadu ar akmeņiem met pa tiem stabiem, pret viņi saka, ka Sātanam ar akmeņiem met. Ziniet, Sātanam no tā ir ne silts, ne augsts, un mēs viņu nevaram sataustīt, un arī, ko tas dod? Ja mēs kaut kur te dūrus vicinātu pret Sātanu, ne jau tā ir tā cīņa, kas jāizcīna. Un arī, kad Jēzus bija teicis par to zobenu pirkšanu, Pēters bija palaidis garām, kas tas pa zobenu īsti ir. Viņš bija sapratis, ka tas ir tas īstais, kas tur viņam rokā ir, un tad viņš krāva tam kalpam pausi un nocirta to. Tas bija viss, ko Pēters arī varēja. Viņš aizstāvēt savu kungu vēlējās, vienīgais no visiem mācekļiem, bet tas nebija tā cīņa, kas bija jācīnās. Un līdz ar to tā arī pamācība mums un atgādinājums cīnīties labo cīņu un cīnīties ar pareiziem līdzekļiem, pareiziem vārdiem, pareizām kustībām, pareizu attieksmi. Un te ir tas, kā parādās šis jautājums, vai Pēters bija atgriezies? Nē, viņš aizstāvēja to kungu. Bet vai bija notikusi pilnīgi tāda pārmaiņa, kādu kungs vēl vēlējās? Bet šis vēl tikai process. Šis nav gala ceļš. Pēters vēl aizvien atradās audzināšanas procesā. Un tur
Pēters redz, Jēzus tiek tiesāts, tur ir Kajafa, un tur ir lielas runas notiek, un pret Jēzu izsaka dažādus zaimus. Un Pēterim dūša bija papēžos. Sašļuka dūša, visu to redzot un dzirdot. Viņš bija tikko ar zobeni domājis cīnīties, un izrādās, ka tā nevajag. Un tagad Pēterim tiek uzdots tieši jautājums, vai arī tu nepiederi pie šī cilvēka mācekļiem? Ko lai saka? Vai arī tu piederi pie adventistiem? Ko lai saka? Jā, te ir tas interesantais arī. Mēs redzam arī paši sevi bieži vien tajā Pētera personā. Jā, viņam viegli teikt, lūk, tur Pēters, tur bija mazdošīgs, lūk, viņš tur nodeva Jēzu, bet kā arī ar mums dažreiz gadās, kaut kas varbūt mazākā mērogā vai lielākā, kā kurā reizē, kā mēs attiecamies pret šiem izaicinājumiem. Elēna Vaita grāmatā Laikmeta ilgas raksta, ja Pēterim būtu jācīnās par savu mācītāju, viņš būtu viens no drošsirdīgākajiem kareiviem. Bet, kad pret viņu vērsās izsmiekls, tas izrādījās gļēvs. Jā, te mēs redzam, ka kārdinājumos var būt dažādi līdzekļi, kā izraisīt mūsos dažādas emocijas, dažādas attieksmes. Mūsdienu Kristus māceklis, kas slēpj savu ticību, baidīdamies no ciešanām un negodu, kungu aizliedz tikpat tieši kā Pēteris tiesas namā. Jā, arī šādu secinājumu izsaka māsa Vaita. Galvenais tas, ka kalpi, kas vēroja Pēteri, viņi jau pat viņu atpazina. Jā, piemēram, kaut vai šis teikums, tava valoda jau nodod tevi. Vai mūsu valoda nodod mūsu, ka mēs piederam Jēzum? Jā. Nelietojam rupjus vārdus, jā, nesmejamies par kaut kādām muļķībām, arī muļķības īpaši nerunājam, jā, arī cenšamies tā citus tā kā izcelt, varbūt ar cieņu attiekties. Tas jau bieži vien ir kā tāds pazīme, ja, ka šis cilvēks atšķirās no citiem. Jā, un jautājums ir, kāpēc? Vai tu gadījumā neesi ticīgais? Ko sakām? Jā, kā liecinām? Vai nav tā, ka atkal dūša papēžos, un tā mēs tā kā cenšamies vienā līmenī ar visiem citiem? Un te nonākam turpat, kur ir Pēteris. Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš tam bija sacījis pirms gaidas dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi, un viņš izgāja ārā un gauži raudāja. Vai šis ir mirklis, kad Pēteris atgriezās? Daži atzīmē, ka jā, šis varētu būt šāds moments. Protams, ievērojot visu iepriekšējo, gan to, ka viņš pirmo reizi pie Jēzus nāca, gan arī tas lielais loms, mēs te redzējām staigāšanu pa jūras virsu. Tas viss kopumā. Mēs nonākam pie šī momenta, kur pats Pēters jutās pilnīgi iztukšināts. Jā, viņš jutās, ka ir nulle. Viņš neko nav sasniedzis, ka viss ir bijis, kas pirms tam ir sabrucis, un vēl jau vairāk, kad Jēzus piesists krustā, liekas, ka pat cerība ir mirusi. Māsa Vaita grāmatā Laikmeta ilgas raksta šādi. Kopš Kristus nāves Pēteri nospiedas sirdsapziņas pārmetumi. Viņš nevarēja aizmirst savu apkaunojošo kunga aizliekšanas gadījumu un pestītāja mīlestības un sāpju pilno skatu. No visiem mācekļiem viņš bija izjutis visdziļāko nožēlu, tāpēc arī tika dots pierādījums, ka viņa atgriešanās ir pieņemta. Mēs jau tev esam kaut kur ļoti tuvu tām jautājumu atbildēji, kad Pēteris īsti atgriezās. Jā, šeit atgriešanās ir pieņemta, bet vai mēs varētu teikt, ka tagad Pēteris būtu pilnīgs, nevainojams, visu sasniedzis un skatieties, te viņš ir. Jā, skatoties tālākos stāstus, kā pa Pēteri ir, mēs atkal to nevarētu tā sacīt, jo viņš vēl aizvien ir procesā. Un līdzīgi tāpatās arī mums var, ja mēs esam piedzīvojuši kādu
sāpīgu zaudējumu krišanu, kur esam izrādījušies kaut kur līdzīgi kā Pēters neusticami, apzinājušies to, varbūt pat raudājuši. Dievs pieņem šo atgriešanos, bet viņš vada tālāk. Viņš vada tālāk, un lūk, tur ir tikšanās pie Galilejas ezera, kur Jēzus ir, tur ir ugunskurs, un tur ir mielasts, un mācekļi piestāja klāt, un notiek saruna, un īpaši, ja tur ir saruna ar Pēteri. Jā, tie 3 jautājumi, kurus Jēzus uzdeva Pēterim, māsa Vaita pārdomās par šo, viņa raksta šādi. Pēdējā sanāksmē, kad Kristus ar mācekļiem bija pie jūras, Pēteris pārbaudīts ar 3-kārtīgu jautājumu, vai tu mani mīli? Viņam uzdeva darbu ganīt kunga ganāmpulku. Tad kā pēdējo personīgo rīkojumu Kristus sacīja viņam, tu seko man. Tu seko man. Bet vai tas nesasaucās ar to aicinājumu, kas bija, kad pirmo reizi Pēteris nonāca pie Jēzus? Sasaucās. Jā, tu turpini sekot Jēzum. Jā, mēs redzam, ka tas nebija pietiekoši Pēterim tikai pasakīt, es tevi Jēzu mīlu, lai to varētu nosaukt par atgriešanos. Bija nepieciešams ir sekošana. Sekošana Jēzum Kristum. Jā, ir dažkārt dziesmas, arī kristīgā rādio var dzirdēt dziesmas, kurās bieži vien arī tiek atkārtot viena tā pati frāze, es tevi Jēzu mīlu, es tevi Jēzu mīlu, ja, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet vārdi ir viens, bet tur jābūt ir saturam arī šiem vārdiem. Un lūk, Pēters arī pamatoja, ka ir saturs. Un arī Jēzus viņa pildīja ar šo saturu, kas ir svētais gars. To tālāk liecina, ka tāda ir piedzīvota vasaras svētku diena, kad svētais gars īpašā veidā tikai tad nāca pār mācekļiem, to skaitā arī Pēteri. Ko mēs varam teikt? Tagad Pēteris atgriezās pa īstam, svētais gars taču nāca. Jā, viņš tur sludināja varenojiem vārdiem, liecināja par Dieva lielajiem darbiem. Ko mēs varam teikt? Jā, tas ir skaista liecība par to, ko nozīmē atgriešanās, ko nozīmē piederība Jēzum, nozīmē sekošana viņam. Arī tā liecība, ko viņi sniedza kopā ar Jāni farizejiem, ka nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkam dots, kurā mums lemta pestīšana. Kad viņi redzēja Pētera un Jāņa drošsirdību un noprata, ka tie ir nemācīti un vienkārši cilvēki, viņi brīnījās. Viņi arī uzzināja, ka tie bijuši kopā ar Jēzu. Jā, šī arī tāds skaista robežšķirtne, ja mēs tieši domājam, kurā brīdī un kā Pēteris atgriezās. Bet tad mēs nonākam pie notikuma, kur, lūk, ir 2 cilvēki, Sapfira un Ananija, kuri nolēma tur drusku tā ietaupīt uz līdzekļu rēķina un draudzēji solīja vienu summu, bet paturēja citu. Un rezultāts bija tāds, ka viņi abi 2 Dieva priekšā arī nomira par savu šo krāpšanos. Un, ka, lūk, Pēteris to visu tā kā vadīja. Un atkal te var rasties jautājums, Baga, bet vai tiešām pie atgriešanās notiek pat arī šāds, bargs notikums? Vai arī mums jāpaliek kaut kur bargiem, kad esam pieņēmuši Jēzu Kristu? Nē, te ir jautājums par to, kādā tematā, par kādu tematu notiek saruna. Pēteris, protams, bija pilns svētā gara, viņš bija Kristus mīlestības atspoguļotājs, bet kas ir Kristus mīlestība, ja tai nav robežu? Kas ir Kristus mīlestība, ja tur nav spēka? Te bija skaidra apliecība, ka Kristus vārds ir ar spēku un netaisnībai tur nevar būt dota vieta. Pēteris tālāk dodās sludināt un viņu uzmeklē Kornēlijs un viņa nama ļaudis.
Pēterim tiek dota liecība, ka tur tiek nolaists palaks ar dažādiem dzīvniekiem un tiek sacīts, kauj un ēd. Pēters saka, es nekad neko nešķīstu, neesmu ēdis, bet ne jau par nešķīsto barību šajā reizē Pēterim tika domāts, bet domāts, un viņš vēlāk arī pats to paskaidro, lai neuzskatītu kādus cilvēkus par nešķīstiem. Un šajā gadījumā tas Kornēlijs nāk, viņš ir no pagāniem, lai arī viņam sludinātu Dieva vārdu. Un lūk, Kornēlijs atgriežas, ar visu viņš nams atgriežas, un Pēterim tās arī tāds liels pārsteigums, kas tas viss tāds ir noticis. Un atkal var uzdot jautājumu, vai tagad Pēteris atgriezās, ka viņš sapratis, ka arī pagāniem var sludināt. Bet atkal tas ir drīzāk kāds tāds jauns atziņas solis, ko Pēteris ir ieguvis. Un līdzīgi arī mums var būt, ka mēs arī attīstamies, gūstam jaunas atziņas un ejam tādu, kā saka, no spožuma uz spožumu, no gaismas līdz pie gaismas, atzīstot aizvien vairāk kādas lietas, kuras kungs vēlas mums atklāt. Bet arī šeit nebija apstājies tas viss. Tas stāsts, cik mums ir par Pēteri, ir interesants. Apostols Pāvils Antiohas pilsētā nostājās pretī Pēterim. Ko tad Pēteris atkal bija sadarījis? Jā, tur ir aprakstīts vēstulē Galatiešiem, kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos pretim, jo viņš bija kritis vainā. Pirms kādu no Jēkaba ļaudīm bija nākuši, viņš ēda kopā ar pagāniem, bet kad šie atnāca, tad viņš atrāvās un nošķīrās, bīdamies no apgraizītajiem, un līdz ar viņu liekuļoja arī pārējie. Jā, Pāvils redzēja, ka tā ir liekulības, skaidri nostājās pretī un teica, tā nedrīkst. Ja tu jūdz būdams, tagad tā rīkojies, tas nekā neder. Un grāmatā Apostoļu darbi māsa Vaita paskaidro, ka Pēteris saprata maldus, kuros bija iekritis, un cik tas bija viņa spēkos, kļūdu centās izlabot. Bet Dievs, kurš gala iznākumu zina jau sākumā, pieļāva, ka atklājās tāds Pētera rakstura vājums, lai pārbaudītais apostols varētu saskatīt, ka viņā pašā nav nekā ar ko lielīties. Un te tas interesantais. Mums bija jautājums, kad Pēteris atgriezās. Mēs redzējām šos dažādos visus piedzīvojumus. Bet lūk, katrā no šiem pagriezieniem atklājās Pētera rakstura vājums. Gluži vai teikt tā, bez maz, ka katrā no šiem Kristus viņam personiski ar pirkstu iebaks tur, kur ir vissāpīgākais punkts, kur ir tavs vājums. Lai notiktu kaut kas pārmainīts, ja, kā mēs tā lasām šajā pašā citātā, lai Pēteris atzīst, ka viņā pašā nav nekā ar ko lielīties. Viņš tur varēja ar zobenu vicināt, viņš tur varēja cīnīties, skaisti runāt. Bet viņā pašā nav nekas, ar ko lielīties, un tas bija Pēterim jāatzīst, un tas ir arī piedzīvojums arī mums. Dažkārt, apskatot apkārt visus notikumus, var pabrīnīties, ja, ka lūk, mūsos ir diezgan daudz labu īpašību, kuras varētu atklāties un vēl būt tur, un kur mēs esam spēcīgi vēl kādās kalpošanās, bet cik bieži gadās tā, ka nonākam kādās pārbaudas, tādos krustpunktos, kuri tieši tas mūsu vājais punkts tiek uzspiests. Un te atklājās, ka tu neesi līdz tam standartām, līdz tam augstumam, kāds ir Jēzus Kristus. Un tad šķiet, kāpēc atkal tā? Kas te tagad notiek? Jā, tas notiek, ko mēs tikko pa Pēteru lasījām un skatījāmies. Ja? Tas ar mums arī notiek. Ka mēs tieši tajos vājajos pagrieziem punktos, kur atklājās tas raksturu vājums, tiekam pārbaudīti. Kāpēc? Šis citāts. Tāpat kā ar Pēteri. Lai tas pārbaudītais raksturs mums palīdzētu saskatīt, ka mūsos pašos nav nekā, ar ko varam lielīties. Ne manā spēkā, bet kungs tavā spēkā. Ne es pats, bet lai kungs vada. Uzticieties viņam.
Jā, līdz ar to par šo atgriešanos stāstu mēs redzam, ka katrā no šiem posmiem ir tāds tā kā izaugsme notiek. Līdzīgi kā ar to augu, ko jūs redzat, viņš ar katrā no šiem punktiem ir noteiktu posmu sasniedzis, tā arī ar kristieša raksturu. Mēs arī sasniedzam noteiktu jaunu izaugsmu. Atpakaļ atgriezties vairs nevar, jo tā ir nāve. Tikai uz priekšu, tikai uz izaugsmu. Un tad arī mēs varam saprast, kāpēc Jēzus bija sacījis arī šos vārdus, ko varam lasīt Mateja 16. nodaļā. Tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt. Kāpēc? Nevis tāpēc, ka klints ir tāda nekustīga, bet gan tādēļ, ka te ir atklāts šā Dieva darbs. Kas to draudzi ceļ? Pēteris? Nē. Šajā pašā citātā tur ir rakstīts, es gribu celt savu draudzi. Tātad Kristus ir tas, kas ceļ. Kristus ir tas, kas uzvar un neļauj elles vārtiem uzvarēt. Mums tikai jābūt tādiem, kas ir balstījušies uz Dieva vārda pamatu. 1. Pētera vēstulē 2. nodaļā 5. pantā, tur jau arī pats Pēteris, jau pēc visam šīm atziņām viņš raksta šādi, ka Jēzus Kristus pats ceļ savu draudzi un uzceļiet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu. Topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Un vēl, ejiet pie viņa kā dzīvā akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs. Ir rakstīts, es lieku Ciānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Jā, Jēzus Pēterim bija stāstījis arī par viņa dzīves noslēgumu. Es nezinu, vai mums kaut kas līdzīgs var būt arī piedzīvojumos, bet konkrēti uz Pēteri attiecoties viņam tas bija, kur Jēzus sacīja, jauns būdams tu pats jozies un gāji, kur gribēja, kad tu būsi vecs, tu izstiepsi savas rokas un cits tevi jozīs un vedīs tevi, kur tu negribi. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē tas Dievu godinās. Un par Pēteri zināms, ka viņš līdzīgi kā viņa pestītājs bija arī miris pie krusta, tikai ar galvu uz leju, tās bija Pētera vēlēšanās. Un grāmatā Audzināšana māsa Vaita raksta, savu piedzīvojumu beigās pēc darba un upuriem šis māceklis, kas reiz tā negribēja uzņemties krustu, uzskatīja par prieku, nodot savu dzīvību par evaņģēliju. Sajustams vienīgi to, ka viņam, kas bija aizliedzis kungu, nomir tādā pašā veidā, kā mira viņa mācītājs, ir pārāk liels gods, jā, tāpēc viņš vēlējās, lai viņu sit ar galvu uz leju pie krusta. Pētera pārveidošana bija dievišķās mīlestības brīnums. Tā ir dzīves mācība visiem, kas cenšas staigāt lielā mācītāja pēdās. Jā, jautājums, kad atgriezās Pēteris, ko varam pārfrazēt, kad ir notikusi mana atgriešanās. Jā, dažādi piedzīvojumi, dažādi notikumi. Vēl būs daudz, varbūt, momenti, kur atkal Kristus tieši iebakstīs vājā vietā, kur ir raksturā kāds vājums, lai varētu atklāties Dieva spēks, Dieva gara darbs. Jā, domājot par to visu, svarīgi vienmēr rīkoties tā, kā to darīja arī Pēteris. Varbūt tāpēc arī šis attēls, kurš izstāsta, ka staigāšana gluži pa jūras virsu, tā arī mūsu šis garīgais piedzīvojums staigāšanā kopā ar Jēzu Kristu, lai ejam viņa pēdās un arī virzamies uz cerību, gaidot Kristus otro atnākšanu, kā rakstīts 2. Pētera vēstulē, bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo. Būsim harmonijā ar debesīm, lai varam arī atbildēt uz jautājumu, pēc kā visvairāk ilgojas tavas sirds, manas sirds. Ilgojamies pēc Jēzus Kristus tuvuma, vēlamies būt kopā ar viņu.
lai arī kas notiktu. Uzticēsimies viņa rokām, viņš ir mūsu glābējs, viņš arī mūsu stiprais pestītājs. Viņam lai gods. Āmen.